Kā svaiga pavasara gaisa malks Liene Voroņenko, kas savulaik palīdzēja Talsu pamatskolas skolotājai uzsākt ceļu pie numikoniem, atceras, kāda Madara Bērziņa ieradās pie izglītības un zinātnes ministres. Šodien viņa atzīst, ka katram pedagogam var tikai novēlēt tādu krampi, ar kādu Madara piepilda savu sapni. No savā skolā viņa jau rīko starptautisku konferenci. Mēs zinām, ka mēs neko nevaram izdarīt, ja mēs darām to mazā istabiņā ar aizvērtiem logiem, un aizkariem. Lai šis nepaliek tikai Talsu pamatskolā, lai tas attīstās un lai tas ir visiem skolēniem pieejams. Un tāpēc arī tas ir visiem skolotājiem pieejams. Jo mainīt kaut kādu izpratni vai celt kaut kādu matemātisko līmeni jau nevar vien pat Talsu pamatskola. Pareizi. Jo šis ir veids, kā palīdzēt skolēnam labāk saprast, izprast matemātiku, tad to ir jādara vairākiem skolotājiem. Plus numikoni iedod tādu krāsainu un nepiespiestu vidi. Tev nav tas spiediens, ka rekur tev ir uzdevums, kas ir jātasina, tev ir tie resursi, ar kuriem tu darbojies. Liene Voroņenko norāda, ka digitālās iespējas mākslīgais intelekts dzīvi padara vieglāku, tāpēc bērniem nepatīk piepūlēties, bet matemātikā to vajag. Un tas, ko mēs gribētu, lai tomēr katrs skolāns apzinās, cik svarīgi ir piepūlēties un iziet ar to pamatsomu, kura ir pilna, nevis pustukša. Un ir absolūti skaidrs, ka mūsu dzīve šobrīd pasaka, ka lielākā daļa no mums strādās nozarēs, kas ir saistītas ar ražošanu, ar ekonomiku, ar informācijas tehnoloģiem, kur matemātika ir absolūti kritiski nepieciešamība. Šī ir Oksfordā radīta mācību metode. Katram numikonam ir noteikta krāsa, ģeometriskā forma un svars, kas bērniem ļauj vizuāli un praktiski sataustīt, ieraudzīt un saprast, kā skaitlis veidojas. Talsinieci numikonu pasaulē ieveda Helēna Laflina no Lielbritānijas. Viņa pati matemātiku savulaik nesaprata, un nu jau vairāk nekā 10 gadu bērniem cenšas dot to, kas pašai trūka. I would have been a doctor, but I decided that I didn't want to do the maths at university, so I wanted to teach children how to understand maths and feel good about maths, and I never did. It made me a good maths teacher, but I'm sad that I didn't learn how to use maths and how to use Numicon, so that's why I do that now. Starptautisko konferenci Talsos šodien apmeklē gan pedagogi, kam āķis jau lūpā, gan arī kolēģi, kam numikoni pavisam jauna pieredze. Es strādāju bērndārzā, man gribas atrast iespēju, kā viņiem iemācīt matemātiku interesantākā veidā, jo bērndārzā visas maņas ir jāizmanto, lai viņi kaut ko apgūtu, un tausta ir viena no primārajiem, manuprāt. Numikoni atceļojuši ne tikai uz Latviju, bet to mācās arī pedagogi Austrālijā, Jaunzēlandē, Taizemē, Spānijā un citās pasaules valstīs. Un kā atzīst akreditētā numikonu apmācību vadītāja Latvijā, ja bērniem patīk, skolotājs to izbauda dubultā. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.